Mani diezgan sasmīdināja komentārs Facebookā, kur vīrs bija padalījies ar to, kā mēs bijām randiņā, ja, mēs Jūrmalā, un cilvēks bija iekomentējis, vai tad tiešām ēšana un tik, ka ķipa, tas jau baigi dārgi, ja, vai baigi lēti, tas ir, kad mēs ēdam, es ēdu krosānu, piemēram, ja, pildīto, mēs bijām viesnīcā vienkārši iegriezušies, kur ir brokastis no rītiem. Nu, lūk, un tad man liekas, kāda citiem ir starpība. Daudzi tērē laiku par to, un viņiem interesē, kas notiek citu dzīvē. Forši ir tad, kad paskatās, ja, un var iemest kādu komentāru, lai pateiktu, tas jau nekas nav. Ja es jau darītu daudz savādāk. Nodzīvot tu 26 gadus vienkārši attiecībās, un esi laimīgs, priecīgs, un izdomā kaut vai lekt ar gumiju un lidot ar gaisa baloniem kaut vai katru dienu, ja? Bet pārsteigumus ar rozēm un puķiem un vannām un spā un visu, ko tik vēlies. Bet tad, kad kāds cits vienkārši bauda savu kluso prieku, vienkārši tu pat nezini, kas tur seko pēc tam. Bet kad vienkārši vīrs no rīta tiešām saka, sieviņ, ceļamies, šodien uzaicinu tevi ēst brokastis Jūrmalā. Braucam uz citu pilsētu, aiziesim uz kādu viesnīcu, paēdīsim, pastaigāsimies, aiziesim vēl kaut kur. Un mēs to vienkārši darām uzreiz tajā dienā. Tā ir pirmdiena, tā ir piekdiena, vienalga. Tātad, ja mēs zinām, ka tā diena mums ir brīva, mēs vienkārši darām to, ko varbūt citi cilvēki darba dienā nedarīt. Un pilsēta ir pustukša, kas arī ir diezgan brīnišķīga. Tā kā par to, kā jūs pavadat randiņu, vai jums randiņš skaitās tikai tad, kad kāds kaut ko ekstraordināri priekš jums ir pacenties, izdarījis pārsteigumu, vai jūs to uzceļat uz kaut kāda pjedestāla, vai randiņš jums var būt arī tad, ja jūs izejat ārā no mājas vai apsēžaties kopā uz soliņa, pasakat viens otram atklātas, patīkamas lietas, parunājat par ikdienā notikušo. Randiņš ikdienā, lai nepaskrietu viens otram garām. Uztaisiet viens otram tējas krūzi vai no sirds pagatavotas pusdienas vai vakariņas īpašā atmosfērā, kad kāds no jums pacenšas. Vai tas jums nav randiņš, jums ikdienai tam visam pietiek laika, vai tad, kad jūs to darat, tad tas joprojām ir, nē, tas nav interesanti. Tāpēc visforšāk ir dzīvot tā, ka tev ikdiena ir svētki un randiņš katru dienu, ja? Kaut kādas foršas lietas. Mēs katru dienu cenšamies iziet ārā pastaigā, un tas ir parasti laiks, kurā mēs smejamies, kurā mēs pārunājam svarīgas lietas, kurās mēs vienkārši izbaudam to kopā būšanu. Nevis tikai tā, ka man vajag izkustēties. Jā, man vajag izkustēties, bet es to daru kopā ar sev mīļoto cilvēku, un tas ir tiešām tāds patīkams, tāds mirklis, kurā es nekoncentrējos tikai uz vienu ar otru, tas ir tāds miks no visa, kad tā kā padalieties varbūt ar jums, vai jums tiešām tas ir tikai tāds, kad vienam no jums ir jāiespringst visu laiku pārsteigumi, visu laiku kaut kur aicināšana. Es domāju, ka tad, kad viss ir tā viegli ikdienā, un tu vari spontāni pateikt, laižam, uzrīkojam sev tikšanos. Tāpat, piemēram, šodien šeit vienkārši šūpuļtīgi, lai es varu uzrīkot sev tikšanos pati ar sevi. Ja? Es tikko esmu mācījusies veselu savu testu, izpildījusi mācībās, un tāpēc tāda pauzīte pārdomām, ieiet iekšā, paskatīties, ko cilvēki domā, jo tas tomēr arī ir mana aizraušanās šo domāšanas veidu no nabadzīgā uz atvērto un pārpilno veidot, lai kāds, kas to neredz un nedzird, varbūt kādā brīdī ieklausās un saprot, es arī gribu mainīt savu domāšanu, lai es varētu sasniegt vairāk, lai es varētu dzīvot labāk, lai es varētu dzīvot pirmkārt vairāk mierā ar sevi un līdz ar to saslēgt tās sajūtas sevī tādā patīkamā, harmoniskā tonī, ja? Nevis kaut kādā tādā iemauktā, kas tevi dresē un dzen pa dzīvi un liek skatīties, kā citiem iet vai neiet. Tā kā tādā ziņā es tiešām jums novēlu pievērst ikdienā uzmanību mazajām lietām, jo vairāk mazas lietas jums
saskanēs, patiks, jūs iepriecinās, jo vieglāk jums būs izveidot kādu arī lielāku soli, aizlikt kaut kur tālāk, to pārsteigumu ieplānot, neieplānot, spontāni izdarīt, bet līdz ar to tas nebūs tā, ka vai es nezinu, patiks vai nepatiks, vai vajag vai nevajag. Tas būs kā tāda vienkārši dzīves sastāvdaļa, kad jūs to uztverat, kad nevis, vairs randiņi nav vajadzīgi, jo jūs jau pārāk ilgi esat kopā, vai randiņi ir nepieciešami, tāpēc, ka savādāk ienāks kaut kāda rutīna. Kopdzīve nav neviens ne otrs, tur visu laiku ir jābūt kaut kādam līdzsvaram, un nevis tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka katram ir jāsaprot, ko tad tu tajās attiecībās gribi, un vai tu tiešām dzīvo tā, kā tu vēlies. Tā kā novēlu visiem jums uzrīkot pirmām kārtām randiņu, katram pašam ar sevi, un tad, protams, arī ar sev mīļo un tuvo cilvēku.